Labdien, Ventspils! Labdien, Ventspils! Šodien 19. mārts 2026. gads, mums šodien ir kārtējā domas sēde, bet gribētu sākt šo pārraidi ar to, ar ko mēs noslēdzam iepriekšējo. Jā, mums bija tikšanās ar jauniešiem, jauniešu mājā kafija ar politiķiem. Bija interesanti, mēs abi bijām pārstāvēti, tur arī bija no Nacionālās apvienības, no lielās partijas. Bet ko es gribu pateikt, kad mums tur bija diskusija par vasaras nodarbinātību. Un viena meitene teica tā, ka ir diemžēl, ka tajās pašvaldības kapitāla sabiedrības izvēlas, tā kā pēc deguniem, kurš nodarbinās, kurš nē, ka tur ir tāda liela blata būšana. Mums tas nav pieņemams. Es jau uzreiz arī vērsos pie Vītoliņa kunga, lai šāda praksa momentāli izskauž, lai tāda nebūtu. Jā, pirmo reizi opozīcijas deputāti tika uzaicināti uz jauniešu māju. Teikšu tā, man ļoti patika. Viņiem tas ideja lidojums ir pavisam savādāks nekā manai paudzei. Ir jau cits domu gājiens, un tas ir tāds labs pierādījums, kāpēc nevajag jau pensijas gados nodarboties ar lietām, kas principā tu esi pats par sevi jau atpalicis. Tā kā jaunieši mēs uzklausījām arī par to nodarbinātību vasarā. Tur ir tā galvenā problēma, ka pašvaldība ir samazinājusi līdzfinansējumu tieši privātu personām, un tāpēc uzņēmējiem attiecīgi mazāk šīs vietas piedāvā un lielāka ir tā konkurence. Un ja tur ir negodīga tā konkurence, tad tas nav labi, un tur ir jāveido kaut kāda kārtība vai izloze vai vēl kaut kas, bet tam ir jābūt visiem saprotam. Bet vispār ļoti labas atziņas, īpaši tādas, ka pēc vidusskolas beigšanas jaunieši to pasauli grib redzēt. Un šī momentā, kad viņi beidz vidusskolu, mums nav jācīnās, lai viņi paliek Ventspilī. Viņiem tieši ir jāgūst šī pieredze, ja viņš ir izvēlējies, protams, kas paliek, tas paliek. Un lai brauc pēc tam. Un lai brauc apakaļ, tad tātad mūsu vecums, ar ko vajadzētu strādāt, ir tie, kam jau ir pabeiguši skolu. Redzējuši pasauli. Jā, un vienīgais, kā mēs varam strādāt, ir mājasvieta, darbvietu, pilsētas vides izveide. Jā, un pārvaldības modelis, kas ir atvērts visiem. Tā kā mums ir cerība, jaunieši ir gudri, atsaucīgi, jauniešiem daudz kas interesē, un mēs esam ļoti pateicīgi liktenim, ka mums bija tāda iespēja ar viņiem komunicēt, un sagaidām arī vēl šādas tikšanās skolās, un aiciniet mūs, mēs labprāt komunicēt un iesaistīties. Jā, šodien bija domas sēde, diezgan saulaicīgi viņa ātri beidzās, bet tas ir pateicoties tam, ka ir tikai 6 jautājumi, un pirmais jautājums bija par dzīvokļu atsevināšanu. Pirms bija 6, bet vienu noņēma, un tur ir jāsaka liels paldies Vītoliņa kungam, ka viņš ir sapratis, ka pēdējā brīža jautājumi, tādi papildinājumi, ka tā nav laba pārvaldības prakse, un viņš pats attapās, noņēma un to pārlika uz Tā kā tas ir labi, kad esam kaut ko iemācījuši, un kad turpmāk, vismaz šajā elementā, mums būs labāka pārvaldības praksa. Jā, es tādu vēl interesantu mazliet uz humoru, ka mēs sākām, protams, mums katram ir kompjūters, ir ūdens, minerālu ūdens, bet tad es ieraugu, kur nav sekretāri vienam no bijušajam mēram, viņam atnes termosu, kā tasīti jau sagatavo, bet viņi nav sekretāri, tā kā viņam nesot sekretāri, tā kā tas tā interesanti. Maizītes nebija? Jā, tur šoreiz nebija, ikra maizītes nebija, tāda tur tomēr filmē, un tur, tas viss kompjūteri nolikts ir, tā kā tas marasums joprojām, protams, vēl turpinās. Jā. Labi, pirmais jautājums bija dzīvokļu atsemināšana. Jā, mēs atturējāmies, tāpēc, ka mums vēl joprojām nav skaidrības, kāda mums būs tā reemigrācijas un demogrāfijas veicināšanas politika, kur lieti noderētu šie dzīvokļi. Pagājis ir gads, viss solīja, bet vēl joprojām tajā saucamā jauniešu un demogrāfijas komisijā demogrāfijas jautājumi netiek skatīti. Līdz ar to mēs īsti nesaprotam, kurš resurss mums lieti noderētu un kurš resurss tik tiešām būtu laižams tirgū. Jā, forši tas dzīvoklīds bija normāls, tur jau moderna duškabīna, tur netīrs bija vai kas, bet iespējams, ka tagad viņš būs izsolē, protams, kam tā naudiņa ir, viņš var nopirkt, bet ja pašvaldībā šis dzīvoklīds būtu palicis un iespējams jauniem cilvēkiem. Jā, jauniem cilvēkiem viņi paši izremontētu un tā viņiem būtu iespēja.
dot iespēju, lai viņš varētu šeit dzīvot. Jā, tā kā mēs neredzam, kāpēc tas ir jādara, bet iespējams tāpēc, lai varētu izmaksāt algu, kas mums bija Ventspils ostu uzņēmums, bet tas ir tikai tāda viena versija, jo savādāk es nesapratu, kāpēc mēs pērkam par dārgo un pārdodam atkal par tāds pazemināts. Otrais jautājums bija komisks. Tas bija par izmaiņām patstāvīgo komisiju personāla sastāvā. Atceraties to epopēju, kad ekonomikas un budžeta komisijā Jurševics kungs atsauca savu kandidatūru par labu viņa partijas pārstāvim Sandim Valdemāram. Es atvainojos, kā to partiju sauc? Par vienotības saraksts. Es atkal domāju, ka tā ir kāda ekskursijas biroja vai kaut kas tāds. Mēs viņus tikai principā redzam pirms vēlēšanām. Jā, tas tā humors, tikai neapvainojies. Jā, un toreiz jau mēs likām uz balsošanu. Mēs nezinu, kāpēc viņi paši nelika uz balsošanu, kad atsaucot Jurševics kungu ir jāapstiprina arī Valdemāra kungs. Viņš jau bija ceļojumā. Viņš man liekas, toreiz bija klāt. Mēs to darījām, ja? Jo mums ir svarīgi, lai būtu šī proporcionālā pārstāvniecība, tad toreiz tomēr izšķīrās, ka vajag rīkot konkursu, un tad konkurss tika atkal sarīkots. Un pieteicās 3 pretendenti. Visi labi, protams. Ziniet, ja mēs skatāmies no tādas izglītības un pieredzes viedokļa, tad tie 2, kas netika, manā skatījumā bija pelnījuši būt pārstāvētiem. Mēs rosinājām, ka vismaz vienu vajadzētu no mūsu puses, lai Vītoliņa kungs sagatavo to pārstāvniecību, jo problēma ir tajā, kad pieteicās cilvēks, ne jau mums problēma, bet Vītoliņam problēma bija tāda, kurš ir bijis Latvijas Republikas prokuratūras darbinieks un daļas vadītājs, un kurš ir mācījies par korupciju, un kuram ir bankas pieredze, pārvaldītāja pieredze un augstskola ar attiecīgu diplomu. Un tas jau, protams, nederēja. Protams, bet principā ir tā, tad pats vadītājs, domas priekšstādātājs sāka runāt, ka nav jau neviena partija apdalīta. Īstenībā tad, visticamāk, viņš nemāk rēķināt. Ir 13 vietas, un ja ir 13 deputāti, tad mūsu partijai vajadzētu būt 2. Un šeit ir tas svarīgākais tas, ja aiz mums stāv cilvēki, ja mēs izvirzām savus kandidātus, mēs par viņiem galvojam. Un ja ir kaut kur izdarījuši, un tad šādi konkursi 2 mēnešu garumā un skatīšanos, un atkal tur tā naudas šķērdēšana pa labi, ka pa kreisi nebūtu vajadzīga. Katra partija taisa savu konkursu. Ja Jurševics kungam ir viena vieta tikai šī sasaukumā, tad principā viņš izvirza savu kandidātu un viss. Un tā rindāns, tas ir tāds liekas. Tā ir pašā laikā valdes locekļus, valdes priekšsēdētājs, mēs bez konkursa, bet šeit mēs rīkojam kaut kādu mistisku konkursu. Kur šajā gadījumā vienkārši loģiski izgāzās, tāpēc, kad Vītoliņa kungs un vadošā partija nebija gatava apstiprināt cilvēki, kurš ir strādājis ģenerāla prokuratūrā. Bet šodien bija ņemšanās, bet līdz tādai kārtīgai lamāšanai, kā iepriekšreiz, nenonāca. Visādi tur gandrīz, bet tas dusums netika no bijušā mēra izspļauts. Vienīgais audzināja, kad redzēt, kā arī iepriekš, kā vajagot uzvesties, kā viņš esot braucis savā laikā uz Maskavu un veids, tu nezinu ko, un tagad audzināja, ka jābrauc esot arī, ja grib kaut ko Rīgā, tad ar konjakiem un vēl kaut ko, un tur, viss šitā te vecā uteņa prakse, vēl ir dzīva. Mums taču stāstīja mūsu kolēģi, kā tur bija, kad Ļeņina pieminekli nogāz, un kā tur, būs problēmas, tā kā viss tas laiks ir tas mīļākais. Cilvēks aizskāra, ka pateica, kad šitās komunisms ir jābeidz, tad tas cik šausmīgi tik ņemts pie sirds un tik rādīts, kā viņš ir balsojis 4. maijā, un tad, kad viņam pasaka, kad īstenībā jau Čekai bija tāds uzdevums saviem aģentiem, lai balso par un pēc tam ekonomiski paņem un pakļauj šīs valsts. Bet labi, beidzam šodien par viņu, viņam tāpat atbraukšu šogad pakaļ. Tā kā mēs atbalstījām to par izvēli, tāpēc, kad mēs esam konceptuāli par to, ka katrs politiskais spēks pats nosaka, kuri viņus pārstāv komisijā un komitejā. 3. jautājums. Ventspils reizes. Mūsu līdzdalība Ventspils reisā. Šeit varbūt es tā tikai par skaitļiem. Ir tā, ka viens no ierēģiem, komercijas pārvaldnieks,
2024. gadā ir saņēmis vairāk nekā 110 000 eiro. Mūsu kapitāla sabiedrība. Jā, atalgojuma pieaugums salīdzinot ar 2023. Gadu viņam ir 21%. Vairāk mazliet par 21%. Mēs nezinām vēl datus par 2025. gadu. Un tad tas pats interesantākais, tas ir visinteresantākais, lai pārdomātu, mēs teicām, ka šāds atalgojums, kurš ir lielāks par valsts prezidentu par 7,28%, nav adekvāts. Un, ja mēs runājam, ka biļete pārvadājuma viens brauciens Ventspilī maksā 90 centi, tad, lai tikai vienu šādu ierēdni uzturētu, ir jābrauc katram Ventspils iedzīvotājam vairāk par 123 000 reizēm gadā. 120 000 reizes. Tur vēl, protams, ir vēl gan sekretārs, gan vēl degvielas, gan automašīnas. Un tad atkal ir nopirkts minibusiņš. Viss ir budžeta ietvaros, vadošo cilvēks, bet mums ir informācija, ka tomēr viņš pats vēl joprojām brauc. Nu, varbūt iebraukā, kamēr jauns. Ja, tad vēl Volkswagens ir tāds kārtīgs nopirkts. Un tas, protams, ka nav jau žēl, bet ja tas būtu privātiem, varbūt, ka mēs, ja šī pārvaldība un šī izšķērdība beigtu, tad būtu iespējams lielāks iedzīvotāju. Tiem pamatdarbiniekiem, šoferiem, jā, bet tad, kad uzdevām jautājumu, tad viss ir normāli. Arī vecajam mēram viss ir normāli. Jā, esot perfekti, visi esot darbinieki apmierināti ar saviem atalgojumiem, visi saņemot kārtību, esot kārtīgi, visiem esot perfekta pārvaldība. Visi saka, ka vadībai ir jāsaņem vairāk kā 100 000 obligāti. Jā, obligāti, jo viņš to ir pelnījis un pārējie ir pelnījuši to, ko viņi saņem. Un te jums varat apskatīties, vai jums šāds atalgojuma pieaugums bija šajos gados 2023. līdz 2024. gadam, vai tomēr ir saņēmuši tikai šie kungi, ko mēs minējām. Un te, protams, ir tas, ka ja šīs atalgojums būtu mazliet adekvāts, kaut vai tie 50-60 000 gadā, tad iespējams lielāku pensionāru varētu bez maksas pilnībā braukt un viss pārējais, jo 123 000 reizes jābrauc ir, lai atmaksātu tikai viņam. Neviens komerc uzņēmums to nevar atļauties. Un te mēs redzam, kā ir atrāvušies no realitātes, ja? Un mēs redzam, cik švaka ir mūsu to kapitāla sabiedrība pārvalde. Un tāpēc mēs uzskatām, ka to, ko var laist un atdot privātiem, ir jādod privātiem, un viens no tiem ir Ventspils reizes. Jo mēs redzam, ka mūsu pašvaldība nespēja tikt galā ar tādiem elementāriem jautājumiem, jo galā viss tas atspoguļojas tieši tajās biļešu cenās. Nē, nu tieši tā, un 1997. gadā, kad Ventspils reizes izveidoja, iespējams to vajadzēja darīt? Jā, to vajadzēja darīt, bet tas laiks ir gājis uz priekšu, un tāpēc šo pensionāru pulciņu, kā es atvainojos, tas ir jāskatās, un tajā dokumentā, kas bija sagatavots, tur bija rakstīts, ja nodos kādam citam, tad tiks apdraudēti īpašumi. Kas tad kāds privātais atnāks un saks ar zobiem kādu pagalu tur graust vai riepus vai ņems ar āmuru sitīs mašīnai, salauzīs to autobusu. Jā, un neviens nerunā, ka ir kaut kāda slikta pārvaldība, bet šis atalgojums, kas ir lielāks par valsts prezidentu, tas nav adekvāts mūsu pašreizējai situācijai, ņemot vērā to, ka Ventspilī iedzīvotāji paliek mazāk. Nē, pārvaldība no pašvaldības puses ir slikti, jo, piemēram, tos pašus jautājumus kā budžets jau neskat domē. Pie mums atnāk ar kaut kādiem atraugumiem, ja? Bet tad, kad mēs uzdodam jautājumu pa algas, kā tas gadījās, tas nav mūsu jautājums. Mēs nezinām. Jā, viņi paši izlēma. Tāds Air Baltica variants, kā veidojās kaut kāds. Tur ir tā, ka tur valde pati izlēma, valde sastāv no viena laikam, man tā liekas, un tad viņš pats ir izlēmis, tev būs 110, tev būs 500 000, un tā tas laikam notiek. Bet darbinieki, jūs apskatieties, vai kā jums ir tā situācija, un ja jūs jūtat, ka jūs esat apbižoti, tad rakstiet iesniegums un sakiet, ka kaut kas nav kārtībā, jo pašreiz, un viskaļāk par to Lemberga kungs tieši runāja, tur viss esot ideāli. Jā, vai dodiet mums informāciju. Jā, dodiet mums informāciju, mēs skatīsimies un aktualizēsim. Jā, tas bija par reizi. Tad mums bija par aptauju Ventspils mazulim draudzīgu pilsētu. Tur bija vesela tāda kampaņa, kad prasīja iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, ko tad vajadzētu. Tur gan saistīts ar izglītību, gan saistīts ar infrastruktūru, gan ar veselību.
Tur ir vesels saraksts, tur tik tiešām darbs notika. Mūsu priekšlikumi tika noraidīti. Piemēram, mēs bijām par to, ka pašvaldībai ir jātīra tās ietuvas, lai neapdraudētu arī tur tieši bērnus un mazus bērnus, lai varētu paiet un viss būtu kārtībā. Tas tika kancelēts. Mūsu priekšlikums bija izveidot atsevišķi demogrāfijas un jauniešu komiteju, bērnu komiteju. Tas tika noraidīts. Mūsu priekšlikums bija tajā pašā jauniešu un demogrāfijas komisijā 2 mūsu cilvēkus iecēla 1. Kā gribat tā dara? Jā, es tikai ātri nokomentēju šo dokumentu šoreiz. Redzēju pāris dienas tikai iepriekš, bet tad runāts, ka tikai par pašiem mazākajiem, bet šeit dokumentā arī ir 13 gadu veci bērni minēti. Un tas, kad, piemēram, slimnīcā uz rehabilitāciju jāgaida ir vairāk mēneši, ko valdes priekšsēdētājs slimnīca saka, ka tā tas nav, bet tas tā ir rakstīts, ka vairāk mēneši rehabilitācijai, traumatologiem, visam pārējām, un mēs turpinām pie tā strādāt. Tās ir tās tēzes, bet mēs esam priecīgi, ka kaut kas... Vismaz viens solis ir spērts, kad tagad tur ir arī atbildīgie, ir termiņi. Mēs ceram, ka mēs redzēsim arī atbildes, kas tad par šito pusgadu vai uz priekšu, kas būs noticis. Un mēs ļoti ceram, ka nākamreiz mēs nerunāsim tikai par bērniem līdz 3,5 gadu vecumu, bet arī par skolniekiem, pēc tam par jauniešiem, un ka mums visur būs šīs lietas, un kopā mēs skatīsim. Jā, es tikai gribēju pateikt, ka, piemēram, tādi jautājumi, ka šo komiteju vada pats vecais mērs, un te ir tāda vispārīga, bet nav ciparu. Un tad, kad uzdot jautājumu, vai, piemēram, maznodrošinātājiem ir pašreiz atbalsts ēdināšanā skolā 50%, krīzes nonākušām ģimenēm 50%, un tad jautājums, varbūt 100 var, un cik tas maksātu? Jo, protams, pašvaldība nav laimes lācis, bet jāprēķina nav veikt, un tad es aizrādīju vecajam mēram, ka tā strādāt vajag cipars, bet ir solījumi, ka mēs šos skaitļus saņemsim. Un tad mēs skatīsimies, protams, tālāk. Un tad mūsu ierosinājums vēl arī tāds bija, ka, piemēram, ja komitejās strādā tikai domas deputāti, tad tur nav jāsamaksā vadībai, nebūtu jāsaņem kaut kas papildus. Jo mums ir tagad tāda baigā atšķirība. Komitejas vadītājs, ja viņš ir komitejas vadītājs, viņš saņem 3,5 deputāts saņem zem 1400. Tad kāpēc tāda šķēri? Kāpēc tam vietniekam ir jāmaksā pa neko vēl tādu algu? Un arī tam komitejas vadītājiem. Tas sadalām to slodzes brālīgi, un daram to pa to deputāta algu un viss. Jā, mūsu ierosinājums ir tāds, ka komitejas, es gribu atgādināt, ka komitejas notiek labākajā gadījumā 1-2 reizes mēnesī, varbūt 3 reizes mēnesī. Tas ir pārstundu darbs, un ja šīs atalgojums es to darītu par savu deputāta algu, bez maksas, un šī naudiņa, kas ir neskaitāma kaut desmitiem tūkstoši eiro, tad arī tam mazulim. Mēs nonāk tieši tam iedzīvotājiem, mēs maznodrošinātiem 100%. Bezmaksas ēdināšana pašvaldībā ir aptuveni līdzfinansējums ir 35%. Ejam uz 60%. Ejam kaut ko vēl vairāk. Un, protams, ka tur tāds minēts, ka viens teicis, esot rakstījis, ko vecais laikam mērs ir rakstījis to, ka viens esot prasījis, lai veloceliņu notīra, lai viņš var ar ratiņiem izbraukāt, tad varbūt vajag ragaviņus, nevajag tērēt mums to veloceliņu. Tur vajag vienkārši pašvaldībā beidzot sākt tīrīt. Iet pa ietu. Nav jāiet ar ratiņiem pa to veloceliņu. Tur mēs iekam. Nobeigumā šodien gandrīz politiskā krīze izrādās, ka Kristīnai Lembergai tiek bīdīts amats saistībā ar Eiropas fondiem zem satiksmes ministriju. Un šitas švinki taču neatbalsta. Un to gandrīz nomet nost no amata, bet paskaties, kā visi tie vecie paradumi ar tiem konjaciņiem, ar tām braukšanām, ar to lobēšanu. Bet viņai jau ir 2 amati. Bet gribēja tagad satiksmes ministrijai gādāt. Tad, ja vīrs nevar nodrošināt sievu, tad jāmeklēja darbu. Bēdīgi. Protams, ka šis skaistās nots mēs beidzam. Mēs beidzam, un
es ceru, ka kādreiz mazliet vairāk ieklausīsies mūsu, un šis murgs vienreiz beigsies, un pēc iespējas vairāk ventspilsnieki gūs labumus no to nodokļu naudu, ko viņi ir samaksājuši pašvaldībā. Paldies jums! Paldies! Līdz nākamajai reizei! Vislabāk! Vislabāk!